Šodien mēs apmeklējam Lastādijas festivālu. Šajā video mēs jums parādīsim koncertu, pastāstīsim, kam tika ziedoti līdzekļi un iepazīstināsim jūs ar cilvēkiem, kuri bija iesaistīti festivāla atbalstīšanā. Es redzu vaibu. Kā tu reitot šodien vaibus? Neko sliktu nevar teikt. Aptuveni 8,5, 9. Kāpēc 8, 9? Kas tev šeit patīk? Tāpēc, ka viss ir mierīgi, daudz maz cilvēki arī pazīstami un neko sliktu nevar teikt. Ok, kā tu reitot šodien festivālu? Es nezinu, es tikai atnācu. Kā tu uzzināji par šo festivālu? Caur social media un draugiem. Un kā tu uzzināji vispār par šo festivālu? Instagramā. Un kādēļ tu izdomāji šo apmeklēt šodien? Es atbraucu ar centru ar riteni, un tad man te nebija ko darīt. Vai apmeklēji festivālu tikai šodien vai vairākas dienas? Kopumā? Es nezinu, bet skatoties, ka man nav nauda, tad gan jau tikai šodien. Un ko tu šeit dari? Tu šeit pārdod kaut ko vai tu vienkārši? Palīdzu cilvēkam un vienkārši vairāk arī skatos riņķī, kas notiek, ja kaut ko interesanti ieraudzīšu, bet visdrīzāk kaut ko iegādāšos. Наоборот, я помню, в свое детство я видела редких раз 1000 лет панков, и я думала, вау, они такие крутые. И меня это дико вдохновляло, и мне хотелось тоже как-то так самовыражаться. И потом вот я эмовала, и это было сложно. И сейчас я смотрю, как подростки, типа, они ловят вот эту вот эмо и панк-волну, и мне дико приятно, потому что я понимаю, что, типа, мое поколение, которому пришлось похавать много говна за то, что мы эмовали, типа, пробило дорогу молодым, которые теперь более спокойно, открыто могут существовать и самовыражаться. Ar ko tu nodarbojies? Es šobrīd strādāju oficiāli Bubble Tea Riga un taisu dzērienus, bet tā brīvajā laikā es taisu pačus, ar koku strādāju un visu kaut kādas creative things, principā. Kā jūs jūtaties šodien? Man liekas brīnišķīgi. Lieliski, man patīk. Ar ko jūs vispār nodarbojaties? Es arī ikdienā esmu brīvbodi, un pēc tam brīvbodi šeit mēs sagatavējam īpašo punk kolekciju, queer punk. Tā kā ir diezgan forši. Bet jūs tā kā par ziedojumu ņemat, jā? Jā, var iemainīt vai par kaut ko citu. Jā. Šodien arī ir cilvēki paši kaut ko atnesuši vai no sevīm iemaina vai par ziedojumu. Forši. Tā kā. Un ziedojumi par ko iet? Tas iet brīvbodas uzturēšanai. Mēs arī ikdienā strādājam kā mājas punkts. Mēs arī tā kā nedaudz arī pareklamējam sevi, ko ar savas lietas, kas ir palikušas tā kā nevajadzīgas nest un atrast sev kaut ko inčīgu un foršu pie mums. Почему ты решила сегодня посетить этот фестиваль? Давать пожертвования. Вот я тут собираю, меня можно найти это на Инстаграме тоже. Можно скачать дигитальную копию, и пожертвование там 3 евро оно стоит. Это идет поддержка Палестины, и можно распечатать в любом формате, наклейками, постерами, whatever, и распространять дальше за донат. Kā tu reitotu šo vaibu, vispār festivālu vaibu? Man patīk šīs vibes vienkārši, pamaz klienti pagaidām ir, bet es domāju, ka būs vēl vairāk. Bet atmosfēra ir ļoti laba forša. Principā, kas tev liekas šeit interesantākais kopumā? Koncerti, cilvēki, maybe? Cilvēki ļoti forši, interesanti. Koši cilvēki. Vai šī ir pirmā reize apmeklēt šāda veida festivālu? Es nezinu, vai tieši queer punk festivāls. Tas bija pagājuši, kad mēs arī vienā punk festivālā arī tāpatās piedalījāmies. Sapratām, ka rītīgi forši bija. Bet es laikam sekoju līdzi, man patīk, kas te notiek. Man liekas, ir forši. Man patīk mūzika, man patīk jaunieši, kas te nāk, un viņi ir tik radoši, man liekas, tā kā nice. Es ļoti privāts jautāju, cik jums ir gadi? 30 plus. Kā tu uzzināji par šo festivālu? Man draugs atsūtīja storiju Instagramā. Ko tu nodarbojies? Ar uzlīmiem, pagaidām pīniem un kartiņiem. Un vēlāk būs vēl kaut kādi pači, varbūt pasūtīšu. Pati taisi vai? Jā, es visu paši taisu. Gan šitos pīnus. Man ir šī mašīna, un es šeit uz vietas to taisu. Pīni man viss ir par 3 eiro, bet uzlīmes ir daudz lētāk. Laikam, vai no 70 vai no 80 centi. Цены смотришь на то. Ой, обалдеть! Как ты в целом оцениваешь сегодняшний фестиваль? Мне дико нравится, я вообще мега фанат вот таких вот самобытных фестивалей. Мне очень нравится музыка, мне нравится, что тут
разные крафтеры, у всех всякое интересное есть. То есть, ну, прям очень атмосферно, и я дико благодарна ребятам, которые это сделали. Survivor!